Sveiki, man skatītāji! Šodien ir tā diena, kad mēs šito brīnumu vedīsim uz ērģemi. Paņēm piekapu nomā viršos Mārupē, tāpēc, ka tuvāk nekur nekas nebija. Un šodien ir brīvdiena, piekdiena, lielā piekdiena. Tā kā visiem tipu normāliem cilvēkiem ir brīvlaiks, ne, bet brīvdienas. Nu, lūk, apārējie, kas strādā, tie, lai strādā, lai jauka diena. Kaut kā tā. Labi, pagaidām, jāiet ņemties. Aprīlis, nedēļa pēc vēldienām. Traktorīti aizvedām uz ērģemi. Garažā tukšums, klusums, pagaidām miers. Nu jau es sācu svākt benzīna tanku laukā. Baigais brīnums. Te ir kaut kāda nakļeika. Te ir dzinējs. Arī baigās nakļeikas. Jāskatās akurāt, lai nenoskrāpē. Te ir ciparnīcas. Viņš ir arī elektronisks un vajadzīgās vietās nolarauti vadi. Ienākošie, izējošie. Šitien, te teiksim, detaļas ir ražotas Čehijā. Kaut kāds zavods, 6 vadi, 87. gads. Paskatāmies, kas lācītim bišķi vēdarā. Šito te es jaukšu laukā, laikam jātais atsevišķs video. Nu, lūk, jo, nezinu, izskatās pēc slidmašīnas dzinē. Te ir kaut kāds vārsts. Un galvenais, ka šī te caurula vienkārši maucās virsū. Te blīvītis maucās virsū. Kaut kāds atstoiņiks. Soļca nav. Nu nekas, gan jau būs labi. Nu lūk. Te ir pats sūknis. Jā. Šeit tā degviela nāk iekšā, tā es saprotu. Jāpaskatās, ka te lācītim vēdra. Kaut kāds filtrs. Laikam možda pēc benzīna, ne? Kaut kāds 100 gadus vecs benzīna. Nu, tā bija benzīna kalonka. Un ģipa arī kaut kāds vārsts. Nu, lūk, šitā jauks laukā, tīrīs, mazgās, tīrīs, skatīsies, kas un kā. Vēl kas pa komentāriem. Tie, kas saka, kad novests līdz galam projekts. Tas nav vienīgais, reku vēl viens stāv Husis. Tas arī ir novests līdz galam. Fiksā reklāma Husim. Mainītas ķēdes, mainīt izobrati, mainīt pirmā ātruma zobrats, mainīt cilindrs, nekosila pārklājums jauns. Jauns virzulis, jauna gradzani, jauns klanis. Pat nav motorstundas viens. Taču ir tā, kas jauns patiesībā, jā. Visa pakaļa pārvākta. Priekš mēs neaiztikām. Savādāk. Nu, principā viņi ir normāli. Nu, lūk. Tā kā, ja kas, raksti izziņā, gan sazināsimies. Un tā viņš stāv pašlaik. Kreši mēs viņu tirgojam nost. Ar Volvo, kur braucām uz ērģem, šodien bija tehniskajā apskatē. Kaut kāds dīvainības šodien stāvēja, sildīja, kaut kādus jaunus parametrus ņēma, iepriekš tā nedarīja. Vienkārši iebās purķi, strādā turp šup, tagad kaut kādi jauni ievedumi laikam, tur tā. Nu, viss kārtībā. Jāmaina pakaļā bremžu, diski, kluči, bremžu, tur rocens un, karoči, viss.
kaut kādi 500 eiro. Nu, laikam nav tik traki, vai ir traki, es nezinu, rakstiet komentāros. Rakstam, domājam projektu jaunu. Ko lai gribētu redzēt, ko lai tā, īpaši dārgi, jo 8. datumā dodos uz komandējumu, arī būs reportāžas no turienes, kas un kā notiekās. Nu, lūk, cik nu ļaus filmēt. Nu, lūk, strateģisks objekts, tā jau nedrīkst. Un vēl raksta komentāros. Ir 2 varianti. Krāsot, redzi, jā, šitas te ir krāsots tādā krāsā. Nu, tie sānvāki. Nē, bet... Un šitie ir pelēkā krāsā. Ko darīt? Krāsot visu vienā vai dažādās? Un, ja nu kas, rakstam krāsu gamu kādu. Nu, lūk. Vēl par šito brīnumu aizmirsu pastāstīt. Arī savācu viņu, bet... Karoči savācu, jo gribēju vizināties, jo lieldienās bija silts, jā, es ērģemē arī 5 no rīta gāju uz toleti, bija silts vienā kreklā, vienā sapinēs, jo tur toitojas atrodās. Bišķi gabaliņi. Nu, lūk. Jāsasveidzinās ar meža zvāriem, pirms ieeja toletē. Krāsa, redzi, uzpūtās, pūšās virsū. Pūtās. Un kāpēc pūšās? Neviens to nezina. Acīm redzot, kaut kas nav labs. Nu, lūk, 3 reizes mēģinās pirkt visu vienā bodē. Es pat neatceros, kur bodu pirku. Redzi, ožģīdien te viss šausmas. Nu, var pateikt, ka tāds stiliņš. Nu, lūk. Jā, bremzes. Izbrauca, saka, nebremzējās. Kāpēc nebremzējās? Tāpēc, kad iekšā bija mazā kāpīte. Postscriptum saucamais. Što-to šodien braucot uz skolu beigas ūdīgi bremzējās. Tāpēc es izdomāju sataisīt savu bremzi. Nu, nomainīšu šķidrumu. Es jau nezinu, kas tur ir iekšā. Kruč, nevar īsti pateikt, kas tur ir iekšā. Bet, nu, kaut kāds nelabums riktīgākais. Nu, katrā ziņā tā tam nevajadzētu būt. Mošku vēl kaut kādu 2 atradīšu, ne? Vispār čotka būtu. Tā kā pārbaudām bremzes, skatāmies diezgan bieži, kas tur darās iekšā. Labi, pagaidām.